Raidījumu turpināsim ar jaunumiem sportā. Tenis ir viens no populārākajiem un skatītākajiem sporta veidiem pasaulē. Pateicoties Latvijas Tenisa Savienības atbalstam, šis sporta veids gan profesionālā, gan amatieru līmenī veiksmīgi attīstās arī Latvijā. Tenis ir sporta veids, ar kuru cilvēks var sākt nodarboties jebkurā vecumā. Tā saka tie, kuri spēlē tenisu teju visas dzīves garumā. Nevelti tenis ir iekļuvis pasaulē visiecienītāko sporta veidu pieciniekā, kopā ar hokeju, basketbolu, futbolu un volejbolu. Viņš ir pierādījis, viņš pat nav 5, viņš ir 3, jo es pats arī veicu tādu zināmu aptāju, lai varētu informēt Latvijas sabiedrību par to, ka tas vienkārši ir izveidojies dēļ tenisa vēstures. Un tātad par vēsturi. Tenis radies 19. gadsimta beigās Eiropā, sākotnēji gūstot popularitāti starp angliski runājošām valstīm. Šobrīd tenis jau ir olimpiskais sporta veids. Izņemot timebreaka ieviešanu pagājušā gadsimta 70. gados, tenisa noteikumi ir saglabājušies nemainīgi kopš tā rašanās pirmsākumiem. Papildus miljoniem aktīvo spēlētāju tenisam līdzi seko miljoniem cilvēku visā pasaulē. It īpaši tā 4 Grand Slam turnīriem, Austrālijas, Francijas, ASV atklātajiem čempionātiem un Wimbledonas čempionātam. Vēl nozīmīgas sacensības ir Deivisa kausa, kas ir lielākās sacensības vīriešu nacionālo izlašu tenisā, kuras organizē Starptautiskā tenisa federācija. Deivisa kausa notiek kopš 1900. gada. Un tagad svarīga informācija Latvijas tenisa līdzjutējiem. Šogad Deivisa kausa notiks Daugavpilī no 4. līdz 6. martam. Būs ļoti labs pasākums, spēlēsim pret Monako. Tas attiekās, teiksim, 2 poli, visaugstāk attīstītā Eiropas, varbūt kaut kāds zemīte, placīts vai ne. Brauks uz Daugavpili, kas arī nav vissliktākā vieta šai zemes virsū. Tā kā ļoti interesanti, kā būs, un visu uzaicina braukt un skatīties. Un pierreiz gribu pateikt arī uzreiz Lāčplieša kungam lielu paldies par atsaucību, kad viņš teica, ka mums palīdzēs izvest šīs sacensības augstākajā līmenī. Tā ir izlases maču katru gadu, un tas spēlētājiem, protams, tā ir iespēja aizstāvēt savu valsts godu, kas nav maz, jo mēs dzīvojam šajā valstī. Mēs varam būt lepni, ka visaugstākajā līmenī spēlē vairāki Latvijas spēlētāji. No vīriešu kārtas pārstāvjiem tas būs Ernests Gulbis, un tas liekas jautājums neliek prasīt. Protams, ir bijuši kāpumi un ir bijuši kritumi, bet es jau domāju, ka viņš jebkurā gadījumā tagad jau ir sācis gatavoties nākamajai sezonai, lai viņi būtu labāki par šo esošo. Un no meitenēm, ir Ostāpenko un Sevastov. Ostāpenko tad tas mazāks pārsteigums, teiksim tā, ja nemaldos. Pirms US Open viņi jau tika pirmajā simtniekā. Un Sevastov, sākot spēlēt no nulles, ir tikusi līdz 110. vietai, kas ir apsveicam. Nākamā sezona mēs ceram, ka mēs varēsim sekot un priecāties jau par jauniem sasniegumiem. Jauni un perspektīvi spēlētāji rodas tad, kad tam tiek pievērsta pietiekoša uzmanība jaunībā un bērnībā, kā tas bija ar Andri Filimonovu, kurš tenisu spēlē jau 30 gadus un savā dzīvē aizvadījis daudz lieliskas spēles. Un viena no tām noteikti ir spēle ar Marku Bagdatisu no Kipras. Atveda mamma man bija 7 gadi, un viesturdārs bija laukuma. Viņi tagad tur arī ir. Toreiz viņi bija Dinamo. Tas savienība vēl. Tagad būvējas, jauni, baigi labie korti. Mums laika tāds nebija. Lai būtu sasniegumi pasaules tenisu laukumos, Latvijas Tenisa Savienība iegulda lielu darbu un sniedz maksimālu atbalstu tenisistiem. Tie, kas pieņemsim, jau ir sasnieguši līmeni, tiem, protams, tas attiecīgi ir mazāk, jo viņi jau spēja nodrošināt sev, bet tiem, kam, pieņemsim, brāļi Podžus un atlikušie jau tagad arī jaunie, kas nāk uz augšu, mēs savos apmēros, kā mēs varam, mēs cenšamies viņiem nodrošināt finansiālo atbalstu, un kas viņiem šobrīd ir pieejams, tas ir treniņu iespējas mūsu nacionālajā bāzē. Nacionālais tenisa centrs Lielupe savulaik bija labākais tenisa centrs visā bijušajā Padomju Savienībā. Bija laiks, ka tur notika arī Deivisa kausa sacensības. Laiku gaitā, protams, viņš ir novecojis. Bija kaut kas jāsāk domāt. Un kāds 7 gadu atpakaļ
Jāpateic liels paldies Kalvīšu kungam, jo toreiz viņš bija valdības vadītājs, kad mēs ar viņu izspriedām, kad Lielupas tenisa centrs jāatjauno. Un toreiz tika veikts arī pirmās darbības un tika iestrādāts budžetā, tā sauktā garantija budžetā, nauda priekš Lielupas tenisa centra. Pagāja 7 gadi, un šogad valdība, par ko liels paldies, pieņemam lēmumu sākt finansēt tenisa centra rekonstrukciju. Tā kā liels paldies. Es jau teicu, kad es uzstājos Nacionālās sporta padomē, kad Straujums kundzes valdība ies vēsturē tieši ar šo lēmumu. Nu, tas tā kā humors varbūt mazlietņās, bet visi tenisisti pateiks lielu paldies. Jo tenisa centrs Lielu bija vienmēr svarīgākais, tā kā galvenais, mūsu vizītkarte, visi mūsu labākie sportisti ir tur uzauguši. Un Andrejs Filimonovs, un Ģirds Dzelde faktiski, un Ernests Gulbis, un Sevastov, un Ostāpenko. Visi, teiksim, ir izgājuši to ceļu, būdami tur. Tā kā vēlreiz liels paldies visiem. Es gribētu apsveikt visus tenisa cienītājus, visus tenisa fanus. Jo jūs ziniet, tenisa spēlē sākot ar 5 gadiem un beidz ar 95. Dažreiz pat ar 105. Projekts atļauj mums izvest vislabākās, visaugstākā līmeņa sacensības, kas ir ļoti svarīgi. Jo tur ir sevišķi tādi noteikumi, ko prasa Starptautiskā tenisa federācija, bet mēs viņus ar savu centru izpildīsim. Tā kā vēlreiz visiem paldies un vēlreiz gribu pateikt, ka Straujums kundzei un Straujums kundzes valdībai paldies, ka viņi pieņem tādu lēmumu un sākt finansējumu tenisa centram rekonstrukcijai. Gribu arī pateikt lielu paldies Trukšņikungam, Jūrmalas pilsētas vadītājam, kurš visu šo laiku mūsu projektu atbalstīja. Un acīm redzot, viņam man būs lūgums to projektu atbalstīt arī turpmāk, ja mēs esam Jūrmalā. Protams, tas ļoti liels notikums arī visai Jūrmalai un visai Jūrmalas sporta un arī sabiedriskai dzīvei. Tā kā tam projektam jau vairāk nekā gadu, viņš jau 2 gadi, tad, tā, kā tas izskatīsies diezgan labi. Ja? Bet es domāju, ka mēs viņu mazlietiņās pārstrādāsim, ņemot vērā tos ieteikumus, kas izteikti Nacionālās sporta padomes sēdē. Tur bija pāris priekšlikumi, mēs to noteikti vērā. Līdz ar to projekts būs vēl labāks. Tenisa centrs būtu ļoti labs, tāpēc, ka tur būs 10 korti ārā, 10 korti iekšā, un vēl man jāpasaka tā, ka arī paredzēts, ka mēs tur varēsim spēlēt arī ratiņu tenisam. Būs vieta. Tā kā viņš atbilst visām tenisa attīstības tendencēm. Es gribu, lai tas projekts faktiski mēs uzcelsim labāko tenisa stadionu ne tikai Baltijā. Igaunijai tāds nav, lietuviešiem tāds nav. Mums tāds būs, bet es pacentīšos, lai tas būtu faktiski labākais Eiropā. Nacionālais tenisa centrs Lielupe nākotnē noteikti kļūs par spēcīgu magnētu visu paudžu esošiem un topošiem sportistiem. Taču lielu atbalstu var dot šai jomā arī pašvaldības. Mēs neieņemam 1., 2., 3., 4. vietas ar mūsu jaunajiem censoņiem, bet viņi ir pietiekoši konkurētspējīgi, kas noved pie tā, ka, protams, mēs vēlētos, ka pašvaldības tiek vairāk iesaistīts, jo šobrīd mums ir ar pašvaldībām saistītās tenisa skolas ir tikai 4. Protams, mēs gribētu, kad mēs varētu ieinteresēt pašvaldības, atbalstīt vairāk tenisu, un tas atvieglot to finansiālo un arī treneru slogu tiem bērniem, lai viņi pašvaldības skolā var trenēties un darboties. Man jāsaka liels paldies pirmkārt tām pašvaldībām, kas jau to dara. Liepājā, Ventspilī, Rīgā, Jūrmalā un Ludzā un vēl ir tāds Valmierā, nedrīkst aizmirst un Ādažos un tā tālāk. Tā kā ļoti labs jautājums, bet man jāsaka paldies, ka mums šajā ziņā ļoti laba sadarbība. Pašvaldības saprot, jo tenis ir veselība, tenis ir sports. Ludmalas tenis tas ir pavisam jaunas vēsmas pasaulē, un tagad tas ir ienācis arī Latvijā un iegūst ar vien lielāku popularitāti. Savukārt par labu tradīciju ir kļuvuši regulārie senioru Latvijas čempionāti. Pa senioriem mēs esam vairāk kārtēji Latvijas čempioni. Šogad bija sudraba medaļas, kas arī nav slikti. Tā kā nākošais gads ir atkal kur
censties, un es domāju, ka nākošais gads cīnīsimies atkal par zeltu. Tā kā senioru tenis Latvijā sit augstu vilni, ne tikai tenis sacensības Latvijas mērogā. Mūsu seniori pasaulē un Eiropā ieguvuši daudz medaļas, izcīnījuši daudz godākotās vietas. Mēs ar viņiem esam lepni. Tie, kas ar mani sāk kaut kādā veidā vai pie manis strādāt, ar mani draudzēties, tie agri vai vēl sāk spēlēt tenisu. Tas pats notika ar mani sievu, viņai nebija cits izvēles, viņai bija jāsāk spēlēt tenisu. Kaut gan viņi gandrīz sporta meistari peldēšanā. Man arī meita spēlē tenisu un darba biedri spēlē. Arī man mamma bija spēlējusi kādu tenisu kādu, tad es kaut kā sāku to tenisu. Es pavisam maz bērnībā tepat Lielupēs dzīvoju, un tad tas tenis sākās tepat blakus, bet es izaugu blakus kortiem. Es atceros 75. gadā to Borga maču ar Metrelli un visiem tiem, un tas jau bija ļoti iespaidīgi. Un tad es sāku spēlēt, un tiešām tas ir liela aizrautība, un tā ir tāda milzīga sevis apliecināšana. Un būtībā es to darīju savu darbu dēļ, jo tenis ļoti māca sakoncentrēties. Tenis ir mūsu ģimenes dzīvesveids, jo tenis spēlē arī mans vīrs, arī mans dēls. Un, jā, mēs esam ļoti priecīgi, jo šis ir sporta veids, kas mūs apvieno, un ja ģimenē spēlē dzīves partneri tenis, tas ir milzīgs pārbaudījums, jo mēs spēlējam arī dubultas spēles uz laukuma. Pirms dažiem gadiem savu ceļu Latvijā ir uzsācis arī pasaulē atsaucību gūšais ratiņtenis, un jau gūti arī ir starptautiski panākumi. Savienība palīdzēja arī 2 turnīros piedalīties un izveidoja arī komisiju, ratiņtenisa komisiju, kur man ievēlēja kā priekšsēdētāju. Tā kā mēs plānojam arī braukt uz pasaules čempionātu, un, protams, ne bez tenisa savienības atbalsta. Savicka kungs uzskata, ka mēs esam sportiska nācija. Tam pierādījums ir ne tikai pašvaldību un valsts atbalsts, bet arī uzņēmēju iesaistīšanās jaunu tenisa kortu izveidē. Мы уже 15 лет на этом рынке. Благословение Юриса. Мы на самом построили первую базу постсоветского пространства. Mēs ar tenisu jau nodarbojamies 15 gadus. Ar Savicka kunga svētību uzcēlām savu pirmo bāzi pēcpadomju telpā Kalnciem ielā 207. Tagad esam ieguvuši pieredzi. Toreiz vēl bijām jauni un zaļi. Nezinājām, kā radīt ideālu vidi sportistiem un tenisa mīlētājiem. Šeit mums ir bāze, kas ir 15 gadu darba rezultāts. Te varēs trenēties gan rīdznieki, gan jūrmalnieki. Mums ir labs paraugs, kam līdzināties. Gulbis, Ostapenko, vēl citi tenisisti. Gribētos cerēt, ka arī nākotnē būs daudz tenisa zvaigžņu mūsu valstī, jaunu un perspektīvu. Nekas nenotiek pats no sevis. Aiz viss tā stāv darbs, cilvēki. Un šajā sakarībā, lai tās Latvijas tenisa attīstītos, man, protams, jāsaka liels paldies ļoti daudziem cilvēkiem. Pirmkārt jau treneriem. Bez treneriem neviens no mums nevarētu spēlēt tenisu tā, kā mēs to darām. Tenisa treneris ir tāpat kā skolā skolotājs, kā universitātē profesors, un pēc tam kā māte un paps sportā. Tā kā liels paldies mūsu treneriem. Bez treneriem jāsaka liels paldies arī tiem, kas sakopi laukums, uztur to visu. Tas nozīmē klubu īpašniekiem un viņu pārvaldniekiem. Bez tām nāk tālāk. Jūs paskatieties, kas tālāk notiek. Tiesneši. Bez viņiem mēs arī neko nevarētu izdarīt. Un tā tālāk. Piedodiet, ka varbūt es kādu nenosaucu, bet mēs par viņiem domāsim. Un es domāju par vēl daudziem citiem. Tā kā liels paldies visiem tiem cilvēkiem, kas saistījuši savu dzīvi, galveno dzīvi ar tenisu. Jo starp mums jau lielākā daļa ir tie, kas vienkārši spēlē tenisu, jo labāk sporta veidu nav. Mēs to visu zinām, tāpēc mēs esam te. Bet mēs to darām pēc tam, kad mēs nostrādājuši par ārstiem, arhitektiem, muzikantiem, inženieriem, zinātniekiem, politiķiem, un viņi visi ir šeit. Viņus visus šeit apvieno tenis. Tā lielā galvenā spēle.